4 uz koferiem turpinās, un šodien ir liela diena, jo liekam jaunu četrnieku jaunā valstī iekšā. Un tātad ar 2000 eiro uz kopīgās kartes šodien ceļojumā uz romantiskāko pasaules pilsētu Parīzi dosies pagājušā brauciena uzvarētāja stiliste Žanna Dubska. Viņai pievienoties vajadzēja arī Latgales aktīvistam Oskaram Bērziņam, taču Francijā bez Covid potes labāk nerādīties, un tādēļ Oskars paliek mājās. Bet tas nozīmē, ka būs 3 jauni dalībnieki. Latvijā populārākais drag queen un make-up meistars Amona Deivis, kā arī brazīlietis Felipe, kurš par savu mājvietu izvēlējies Latviju. Savukārt par pirmo dienu būs atbildīga attiecību speciāliste Anna Lietskalniņa. Uz Parīzi! Tā nav Parīze, bet gan Rīga, ļoti agri no rīta, un melns auto stāv pie Žannas Dubskas mājas. Kā jau pirmās dienas gidam pieklājas, Anna Lietskalniņa ir norganizējusi Žannai un cerams arī pārējiem transportu līdz lidostai. Es biju ļoti priecīga, kad es uzzināju, kas brauc. Tiešām. Galvenais, ka mēs esam gatavi Parīzei. Annas pašas nav, bet ir kāds vīrietis. Cerams, ka viņš Žannu aizvedīs tur, kur nepieciešams. Lai pārējie sēž tur aiz mugure. Parīze! Čau! Visinteresantākais stāsts šorīt būs par Felipi. Viņš pārējus sagaidīs Rīgas lidostā, pie tam iekšā jau tranzīta zonā. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši šajā rītā viņš būs atlidojis no Kijevas. Viņa draudzene ir sagatavojusi koferi, un šobrīd tam dodas pakaļ Žanna ar nepazīstamo vīrietu. Čemodāns stāv gaida. Es arī atbraucam uz stāv tāds uz Parīzi. Es tikai teicu, ka mana draudzene atstāv leju, pirmais stāvs, jo mana māja tur es domāju, ka tikai es vēl vienu cilvēku tur dzīvo, tad es zinu, ka tur nebija bīstami. Jā, super, paldies. Čau, Felipe Čemodāns. Kaut kāds mistiskais Felipe, par kuru es neko nezināju, kur parādās koferu formātā. Nu labi, koferu formātā, tad koferu formātā. Mēs varam būt ceļosim visu laiku ar čemodānu. Nu, ko var zināt? Brauksim uz Parīzi. Labrīt! Vai tas ir Dāvids? Dāvis? Jā. Super! Zini, mēs ar Felipe, vismaz daļu no viņa jau esam klāt. Ok, es eju lejā tad. Nāc lejā. Man likās, ka sieviešu balss. Viņš nevarēja izlemt, vai atbildēt ar vīriešu balsu vai ar sieviešu balsu sākumā. Un te trešais šī brauciena dalībnieks Amona Dāvis, kurš šoreiz uz Parīzi izlēms doties nevis kā Amona, bet gan kā Dāvis. Un viss baltajā. Nu, paskaties, cik tu esi balta jostiņa, Nē, tas ir dzeltens. Tas ir dzeltens. Paklā. Tu zini, ka es ieskaņoju. Paskaties, jā, redz. Smuki izskaties. Nu, paldies, tu jau arī. Es centos. Man bija ļoti lustīgs noskaņojums šorīt, jo es beidzot dodos ceļojumā. Iekšā man kņudēja, es neesmu vispār gulējis, es nevarēju aiziet gulēt, un es ļoti gaidīju šo dienu. Beidzot mums būs iespēja skatīt vaigā Annu Lietskalniņu, šīs dienas gidi un atbildīgo personu. Paklau, tu dziedi, jeb tu nedziedi? Nedziedu. Nedziedi? Es dziedu, bet es sev dziedu. Uzdziedi tagad Anniņai. Es nemāku. Kādā dziesma? Anniņa mazgājās. Anniņa, es nezinu vārdus. Žannai šoreiz tāds pavisam liderīgs noskaņojums, un kamēr tiek gaidīta Anna, viņa mēģina piespiest Dāvidu dziedāt, lai gan Dāvis vispār nedzied. Anniņa, vanniņa mazgājās, plīki pupi karājās. Nezinu tādu? Nē, Anniņa! Mēs dziesmu tev saturējām par godu.
Felipe nav pareizi kopēt. Nē, mums ir Felipe daļēji. Daļēji viņš ir. Jā. Nu, kāda dziesma? Nu, uzdziedi. Vanniņa mazgāja. Nu, davai uzdziedi, tik skaisti. Nodziedāt pirmīt. Tas ir smieklīgi, tāpēc tas ir bišķi stulbi. Tā ir vienīgā, ko es zinu vannā. Es parasti saku tā, mēs braucam ekskursijā. Es tā nezinu. Un tagad zini? Bet tā taču nav par Anniņu. Nē, tas ir par upes mērķi. Dodamies uz lidostu un cerams, ka tur būs arī 4. grupas dalībnieks Felipe. Kurš stums Felipe? Dāvis droši vien. Es varu mēģināt, bet es uzreiz pasaku, ka es nedrīkstu neko stiept, jo man bija 23. martā mugurē operācija. Tā kā, Cik žēl. jā, es atvainojos jau iepriekš. Par Ānu tā mazāk, bet es uzsaucos vairāk par Žānu, kad viņi varētu būt tādi, kas teiks, tā kā palīdz, nu, kas gaidīs, lai palīdz nes viņas somas vai čemodānus. Bet tāpēc es reiz noliku faktu priekšā, jo man bija pavisam nesen, tas sanāk pirms 5 mēnešiem, man bija muguras operācijas, biju paralizēts ar abām kājām, tāpēc es nevaru ne skriet, ne lekt, ne nest ļoti liels smagumus. Bet es arī nečīkstu, tāpēc, kad man ir savs čemodāns, un es nevienam, protams, nelūdzu arī savu čemodānu nest, tāpēc es tieku galā ar savām mantām, un tas arī viss. Mēs ejam uz kafejnīcu, ir 2 kafejnīcu, un man ir dāvanu karte no draugiem, kur mums novēl veiksmīgu ceļojumu. Ka mēs ietaupām šmanīmā. Viņa ir ļoti tāda, saprot, apķērīga, kaut kāda ļoti tāda kreatīva, jā? Es nešaubījos, ka kaut kādu fīču viņa izdomās, jo sākumā viņa domāja, ka mēs visi pa sevi maksāsim. Es teicu, nē, vai tev ir piķis, jā? Mums tā kā naudas vispār nekādas nav, jā? Tā kā tas viss pienākās, kas ir atbildīgs par to dienu. Tātad Anna, taupot grupas kopīgo budžetu, ir sarunājusi brokastis nebūt ne lētajā lidostas kafejnīcā par velti. Iespaidīgi, jo tas nozīmē, ka 2000 eiro lielais budžets paliek nemainīgs. Laiks sēsties lidmašīnā, taču Felipes joprojām nav. Es baigi uztraucies Ukrainā un bija tikai viena lidojuma uz Latviju, kā bija 4 no rīta. Un es būtu Latvijā 6:30, un mūsu lidošana uz Parīzi 7 no rīta arī. Tad man bija tikai pusstunda. Un es baigi uztraucies, ja bišķiņ nokavēju, kaut kāds notiek, es zaudēju to Parīzi. Bet nu beidzot, te lūk arī viņš pat taisno no Ukrainas. Atnācu, protams, baigi forši visu. Ar visiem pāriem baigi forši, bet man bija smagi, jo es biju ceļojumus, bet viņai iet ceļojumus, tā enerģija savādāk. Es jau biju noguris, viņai priecīgi, ka viņam lidot. Nu ko, bonjour, bitches, braucam! Un ja kas zināšanai, ja jūs dodaties ceļojumā ar Žānu, tad jābūt gatavam fotografēties un fotografēt visu un jebkurā vietā. Un Žāna viņa baigi enerģiski, un viņa visu laiku fočē un video, man jau tas 7 no rīta, Žāna nomēļamies bišķiņu, bet... Interesants fakts, ka Felipe ir ne tikai vienkārši atgriezies no ceļojuma pa Ukrainu, bet bijis arī Černobiļā, vietā, kur 1986. gadā uzsprāga viens no Černobiļas atomreaktoriem. Un te arī tā ir pēc 2 stundu lidojumu skaistā un romantiskā Parīze. Pārējiem šķiet neparasts Žānas paradums visu laiku filmēt pilnīgi visu. Viņa lidmašīnā visu lidojumu laiku savu filmēja. Tā kā super influencere, cepuri nost, es tā nevarētu. Es pasūtīju drēbes, kur atnāca, kad es nebiju mājās. Es zinu, ka mums kaut kā drēbes, ka es vispār nekādu izmantoju. Interesanti, kādas ir sajūtas saņemt un atvērt koferi, kuru pats nemaz neesi sakrāmēts. Jaunas saules dienas. Jā, nav daudz lietas, bet galvenais, kā ir apakšbikses. Daži drēbi obligāti vajag mazgāt, pēc Černobiļu man nebija laika. Felipe ir nedaudz radioaktīvs. Vismaz, bišķiņ tāds aizdoms uz viņu tiek likts. Labāk skatīt. Pa lielam struns par to radiāciju galvenais, kas smuks. Kas tas tāds ir? Izstāsts pēc švāmas. Švāmīt? Bet kā?
kurā ir... Izskatās, ka pārējiem ir interesanti, kas tad ir Felipas koferī. Jā. Nē, tas ir. Man te arī pavisam tāda neparasta matu kopšanas ietaise vai palīglīdzeklis. Nu, nemaz nezinu, kā to pareizi saukt. Pie iznākšanas Parīzes lidostā viņus sagaida smalks kungs ar uzrakstu 4 uz koferiem. Izskatās, ka Anna tik tiešām ir uzdevuma augstumos. Šķiet, ka sarūpēts transports uz viesnīcu vai dzīvokli. Viņai jau man 10 punkti jāpriekš. No manis. Tātad mūs ir sagaidījis parīzietis Latvijas, un mūsu pirmā diena ir ar nosaukumu Parīzes virsotnes. Okay? Jā, tas ir arī viss. Mums būs Parīzes virsotnes. Šis smalkais busiņš būs tas, kurš četroti ne tikai aizvizinās uz viesnīcu, bet vizinās visu dienu pa visiem objektiem, kurus saplānojusi Anna. Varam doties uz skaisto Parīzi. Bonjour, Paris! Zini, tā kā gids tāds sagatavojusies ar lapiņām, ja? Un tagad mēs brauksim apmēram pusstundiņu, un mēs brauksim uz kvartālu. Viņš tā kā bišķiņ bīstams skaitās. Viss mantiņas tā kā bišķiņtiņ, jā, vai nu atstājam mašīnu. Mašīna mums būs uz visu dienu? Jā. Tas ir tāds, man liekas, šajā šovā neredzēts luks, kad ir gids ar busiņu, un viņš ved jūs, un tas busiņš tiešām iekāp tajā mašīnā iekšā, un ir tāds, viss ir jauns. Mēs brauksim uz Saint-Denis Baziliku katedrāli, kurā ir patiesībā kronēti un apglabāti karaliskā ģimene. Saint-Denis ļoti skaista. Es esmu bijusi vairākas reizes viņā. Tas ir Saint-Denis diezgan nomalē, bet tur ļoti skaistas mājas. Mums sanāk pa ceļam. Jā, viņi ir pa ceļam. Mums tas pat, jā, tāpēc mēs tagad braucam uz šitiem. Super. Un vēl viena ļoti būtiska piezīme. Arī šis transporta līdzeklis no kopējā budžeta nemaksā neko, jo Anna ar savu draudzeņu palīdzību sarunājas to bez maksas. Tur nav nekāds flirts ar kādu vīrieti aizmugurē. Nē, tā ir sena draudzība un aizmugurē stāv meitenes. Mēs esam piebraukuši pie pilsētā Saint-Denis. Tas ir netālu no Parīzes. Šajā vietā mēs apskatīsimies Saint-Denis baziliku. Un, protams, laikam jau Anna, kā minēja, būsim uz brokastis šeit. Nē, neminēja. Viņi to slēpa. Es izrunājos. Tas par brokastīm bija vispār tā kā pārsteigums. Cerams, ka labs pārsteigums. Parīzka, hello! Turpinājumā skatīties, pēc kā Dāvis un Žanna dodas uz vietējo tirdziņu. Nē, man tiešām tik bailīgi, es negribu iet vien. Kāpēc Dāvis ar Felipi baznīcā runā par precēšanu? Savu kā Dievs man piedod par to sarunā, kā tikko bija. Šampanietes vietā, kur visa Parīze pie kājām. Mums ir karalisti uzņemšana. Bonjour, Paris! Esam Francijas galvaspilsētā ar visai kolorītu četrotni. Vienu, kas visu laiku fotografē, vienu, kas nu pat atbraucis no cita ceļojuma, nav gulējis, kā pats saka, 2 naktis, vienu, kurš ir saģērbies ar dzelteniem akcentiem un uztraukumu dēļ nav gulējis pēdējo nakti, un vienu, kurš ir grupas vadītājs šodien un vismaz ārēji mierīgs, kā skaistā Saint-Denis bazilika. Pie tās arī piestājas busiņš, kuru šodien Anna sarunāja pilnīgi par velti. Jā, esam jau pirmās dienas pusē un budžets joprojām ir neskarts. Šī ir tāda, īstā Parīzes sirds, jo šeit ir gan iesvētīti karaļi, gan arī šeit atdusās karaļi veseli 12 gadsimtu garumā. 12 bija, jau 17? 12. Cik ir gadsimtā gadu? Es nezinu. 100. Tā ir 100. Tas ir Blondinka. Apsveiktu mūsu pulciņā dāsnās. Loģiski gadu 100, halo. Nu, ko jūs varat gribēt?
Es neesmu īpaši gudrs uz tādām matemātiskām un biznesiskām lietām. Es esmu mūte mākslinieks, visu daru ar rokām. Tur vajag bildēt. Protams, kā jau katrā vietā, arī šajā nepieciešamas vismaz 150 bildes ar Žannu. Tu esi fotogrāfs. Tad tu redzēsi, nepatīk, tu pats fotočēt. Nu, tagad varam kājas gaisā arī celt. Nāc šur! Šeit būs arī Covid pasas jārāda. Šīs vitrāžas ir vienas no greznākajām pasaulē. Kā jau Anna teica, tad šajā baznīcā daudzu gadsimtu garumā ir apbedīti Francijas karaļi. Un, lai to redzētu, ir jāmaksā. Kapeņu apmeklējums izmaksā 29 eiro. Arī Anna neskādēļ domā, ka 4 koferiem ir ceļojuma raidījums, kurā pārējiem obligāti ir jārīko kaut kādas atrakcijas vai konkursi. Nu, nē, tas nav obligāti jādara, bet aizliegts arī nav. Lūdzu, konkurss no Annas. Ir uzdevums atrast Marijas Antonetes adus vietu. Un tas, kurš pirmais to izdarīs, tam vakarā būs kaut kāda balva no veikala. Marija Antonete bišķiņ vēlāk dzīvoja. Tas ir onkulīts vispār. Īsa uzziņa. Marija Antonete bija karaļa Luija 16. sieva, taču viņas liktenis bija diezgan neapskaužams, jo 1793. gada oktobrī viņai tika nocirsta galva, un sākumā bijusī karaliene tika apbedīta parastā kapsētā kā visi noziedznieki. Taču pēc tam viņa tika pārapbedīta Saint-Denis baznīcā. Un man ļoti patika, kā Anna bija izplānojusi aizmust uz to baznīcu, jo es neesmu tāds cilvēks, kas to būtu ieplānojis, un tas arī nav manā listā ieplānots. Un bija ļoti interesanti, jo es zināju par to Antonete. Karoči tur gulēja tā sieviete, kurai nocir galvu. Halo, to es vismaz zinu. Ir Marija Antonete. Nu, vot. Nu, vot. Vajag skatīt. Un tur bija ļoti interesanti, ka visādi tie karaļi un karalienes tur bija. Es nezinu, vai viņiem visiem nocir galvu gan jau. Un tepat netālu no baznīcas laiks arī pusdienām, jeb vēlajām brokastīm. Sauciet tās, kā kuram patīk. Es ar Žānu dalīšu, tāpēc, ka es personīgi nevēlos vēlēs. Vajag uzzināt par Kā, tur ir Pa budžetam? Tagad tu gribi ēst, baigi? Cik te maksā tartars? 11. Mēs varam atļauties tartaru. Mierīgi. 11? Jā, mēs varam Budžets? Jā. paņemt salātus. Man vienīgam ir rītīgi karsti. Man neļauj. Ir ļoti Nereāli, man liekas, man deg biera Es teicu lidostas, ka nebūs karsts. Mums Bet būs... man nav karsts ten, man ir karsts tieši šeit biera. Mums Man būs liekas, tā jāpaņem. baznīca man baigi kaut ko iespaidoja. Es iznācu ārā no baznīcas un man sāka degt biera. Mēs sēdējām pie galda un vienkārši deg šeit. Es sēžu saulē un man dega biera. Dīvaini. Gan jau tāpēc, ka esmu gejs. Ko? Ko tad? Ko tu gribēsi? Jā. Izrādās, ja ir karsti, tad Brazīlijiem ir savs veids, kā atvēsināties. Tas bija joks vai tiešām strādā? Es ap citu man palika vēsāks. Beidz, neskaries man vairs klāt. Nopietni? Jā. Tu redzēji? Reāli ragana. Excuse-moi. Merci. Pacān. Je m'appelle Felipe. Je suis brésilien. Beidzot, visi pasūta ēdienu, bet Dāvis ir nolēmis laiku izmantot liederīgi un doties uz netālu esošo tirdziņu. Pēc suvenīriem. Ir šausmīgi karsts, un es aizmirsu mājās šķībiņas, un visiem ir līdz vasarīgas šķībiņas, un man nav. Tāpēc es eju uz vietējo tirgu, paldies, kā Samanta teiktu. Es eju šķībiņu meklējumos. Ārā bija 30 grādi pāri, un man nav čības, man ir tikai botas. Es domāju, ka es varētu ņemt, man tikai nav naudas līdz. Ko es daru? Man laikam jāiet pakaļ, man ir jāiet slaukt naudu no Annas, jo šodien ir Annas diena. Iedos lūdzu 10 eiro.
Žēlastā. Es tev atdošu. Tiešām? Es tev atdošu. Tur tirgu nav kar. Felipe. Jā. Žāna atnāks man līdzi uz to Jā, tirgu, jo man ir bail. davai. Manas 10 Sargāšu. eiro tur un sargā. Nē, man tiešām tur bailīgi. Es negribu iet Mēs viens. patirkosimies. Māki? Jā, protams. Bet ļoti labi, ka mēs tagad pasēžam, jo mums priekšā vēl gara diena. Jā, būs labi. Ļoti gari. Nē, samērīgi, lai ir labi. Ēdiens atnests, bet Dāvis ar Žānu joprojām pazuduši. Beidzot, vairāk nekādas pašdarbības. Mums ir Pirmais pirkums. Man fashion pirkums. pati Žāna Dubska man Jā. ieteica nopirkt šīs čīņas. Parād mums. Nebija viegli. Mums bija Mēs izlaikojām tur, zini, 3 stendus vienkārši. Wow. Sendenī style. 10 eiro. Neizsaki, 110. 110 eiro. Mēs Tikai kājām. pie Žannas. Vēl kājās. Ēdam. Karuči ēdam. Pakties, kāpēc jums izstāsti karaliski, kamēr man vienkārši... Nu, A kā tu šito darām? Viņam Davai vienkārši sadalām full on smuki un restorāns, miers. man vienkārši bagete. Počему tak? Merci. Voilà, bon appétit. Thank you. Jā, beidzot, labu apetīti. Labu apetīti. Tas ir baigi forši. Es ceru, ka Jā, man neapēdīs. likās, ka neizprāpījām. Jā, mēs gribam Pusdienu brokastis četrotnē izmaksā 51 eiro. Mums vienkārši bija paredzēts, ka viņš atbrauc šeit, un mēs iekāpjam pie šīs skaistās bazilikas. Wow. Redz šajā laukumā. Ten var braukt? Mēs varam. Ok. Nezinu, kāda karaliski. Katedrāles piebrauc. Nāc. Nu, karaliski. Ja domāju, mums visi tie tur pirčiki iet zemē iekšā, tie stabiņi, kad mēs braucam. Nu, reāls rojons. Es jau dieviņu šitā mašīnu, te ir tik viss. Tik patīkami. Viss. Ne tik viesi. Te tik viss. Moulin Rouge, ka Dievs, mana mīļākā filma, es šeit esmu. Re, kur tas ir rats. Es esmu Moulin Rouge, starp citu nosties, nezinu, cik daudz reizes zinu pat vārdus no galvas dažām vietām. Doesn't know when I feel like this. Kas tas ir? Moulin Rouge? Jā. Pa galvu gribu? Roxanne. Bet tālāk, es nezinu, tur bija par ielas meitu bija dziesma. Tu nezini, kas ir Moulin Rouge? Filipe! Nezinu, sorry. Nu, nezinu. Un te vēl nedaudz informācijas arī Felipem. Moulin Rouge ir kabarē teātris, kas dibināts 1889. gadā. Tas atrodas pavisam netālu no Montmartra. Tajā joprojām notiek ļoti kvalitatīvi priekšnesumi, deju izrādes, kuru visslavenākais priekšnesums ir franču kankans. Deja, kuras laikā meitenes nekautrīgi vēdina savus kuplos svārkus un no dažādām pozām spēj nosēsties špagatā. Tepat netālu no Moulin Rouge ir arī slavenais mākslinieku kvartāliņš Montmartras ar tā balto svētā sirds baziliku. Un par cik bazilika atrodas 130 metrus augstajā pakalnā un Annas dienas nosaukums, kā mēs dzirdējam, ir Parīzes virsotnes, šī noteikti ir viena no skaistākajām Parīzes virsotnēm. Nu, es esmu pārģērbusies. Tu esi ļoti skaista. Es ceru, ka tev šī cepura no saules labi pasargās. Jā. Nu, kā viņi turās? Gumiņu. Cik vienkārši. Viņa kā kronīts tāda. Viņa vienkārši ir turpinājums no galvas. Izauga. Es ar savu kepu un tāds old schools tev blakām jūtos. Ko mēs varam viņam iet? Baby, can I? Jā. You'll be mine. You'll be mine. Un izskatās, ka Dāvis ar Annu ir ļoti satuvinājušies. Viņi kā draudzenes staigā sadavušies rociņās. Cik viņam tāds maksā? Katram nopietni. Jā, tas būtu ritīgi krūti.
Turpat katedrāles pakājē tiek nolemts, ka visiem dalībniekiem nepieciešams arī kopīga tāda kā atšķirības zīme. Nu tāda strumpiņi, bet pēc tam būs priecīgi atcerēties. Te vēlreiz četroni satiekas ar skanīgās valsts īpašnieku. Šitāds arī maksā Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. We will have 4. Okay. This one, this one. Bye. Ak, Parīze, gaisā virmo mīlestība un saskaņa. Un jā, šīs rokas sprādzes visiem izmaksāja 12 eiro. Turpiniet. Manas kūpstīt, jā. Manāks, paldies. Mēs ar Dāvi esam atraduši viens otru. Mums tas connections jau izveidojās pirms tam kaut kā pa gaisu. Jā, mēs tā kā salipām kopā un galvenais, ka tas nav pārsteigums. Piemēram, Filipa domāja, ka mēs esam draugi jau kaut kāds 5, 6, 7 gadus, bet patiesībā tā nav. Bet tā sajūta ir tāda, mēs bišķi vienādi domājam. Mēs varētu steigas doties iekšā, domāju, tāpēc, ka mēs esam nopļauti. Un šodien var arī teikt tāda kā baznīcu diena. Tātad šī Sacré-Cœur baznīca. Nezinu, kā pareizi izrunā, bet latviski tulkojas Svētās sirds bazilika, kur, kā redzams, jāuzvedas klusi. Un te nu katrs, kam interesanta un mazāk interesanta galva saga dara, ko grib. Viņi pērk svecītes, citi aizdomājas par laulību. Es vai precamies? Jā, kaut kā vajag to dabūt, kad mums nelegāli Latvijā, man vajag latviešu pastu, tad es priecēšu. Ja man vajag latviešu pastu. Ja man nevajag, tad nepriecēšu. Es gribu brazīliešu pilsonību. Pagaidiet, mums būs tagad ir kāzas, tas ir citu kāzas ar mani. To ar šito varēs kroni mūsu... Man drēbīgs ir, mēs visi būsim liecinieces. Tu esi brīva, starp citu? Kā tas ziņā? Es precēsies. Es brīva. Nav, viņa jautā, ja tu esi brīva. Jā. Ne, viņa vājāk, mēs precēsies. Nav, viņa jautā, ja tu esi brīva. Jā, mēs visi esam brīvi, mēs visi varam apprecēties. Tā ir grēku atlaišanas baznīca. To baznīcu uzcēla tādā grēcīgā vietā, kur satiekās mākslinieki, un turpat ir Moulin Rouge, un tu saproti, kur ir Moulin Rouge, tur ir viss kaut kas, un sarkano luktura iela, un blablabla, un tur ir tā baznīca, un puikas iet iekšā, un viņi iet pēc schēmas. Nu, principā, nu jā, pa grēku, tu, nu, tā. Uztaisim goda aplē. Uztaisim goda aplē. Nu, tāpēc, ka mēs esam. Panācam godu. Nu, tā kā apjām apkārt. Ceru, ka Dievs man piedod par to sarunā, ka tikko bija. Rūbēs nesīt. Nav izbeigtos to. Es te nedrīkst šeit. Tu jau viss. Es zinu, kā es par tām precībām tā jokojos. Man īstenībā neviens neinteresē. Man nevajag. Es esmu ar sevi. Es tagad pilnveidoju sevi un esmu izveidojis attiecības tikai ar sevi. Un es nevēlos nevienu precēt. Paldies! Iznākot no katedrāles, ceļotājs gaida vēl viens pārsteigums - šampanietis turpat uz katedrāles trepēm. Un ar visu Parīzi pie kājām. Wow! Šampanietis! Romantika! Ak, Dievs, Nu, bet tas ir skaisti iedzerts šampi Parīzes virsotnē. Šampītis! Champagne shower. Jā. Vai šities ir kaut kas? Jā! Es esmu bijis vairākas reizes Parīzē, bet es nekad šeit neesmu dzeruši šampi. Mums ir karaliska uzņemšana. Tiekā par pirmo dienu Parīzē un par visu ceļojumu. Paga. Mēs esam Parīzē, salūt. Salūt! Līdz galam? Nu, pamēģinām. Davai, līdz galam. Felipe, līdz galam. Jā. Nu, būs traki, puikas. O, Dievs, es tā nevajag. Zini, kas pēc tam būs? Balīt. Felipe, nu tu kā tādā vecena, nu. Man garšo, es vēl. Mēs dzērām šampu, un man šampānēts tā ne īpaši, jo man šausmīgi ātri dod galvā, un pēc tam man ir nenormāls atraugs, tā kā man ir jāuzmanās no šampja. Āna jau sajūt, kā tas ir, ka man nāk atraugas visu laiku. Es viņai gāju blakus un visu laiku... Okei. Ejam. Jūs, karalienes. Šādā vietā grēks nesapfotografēt vismaz 100 bildes un video sociālajiem tīkliem, pamatā Žannas kontiem. Protams, ka tas bija nedaudz pa daudz, un tāpēc mēs arī bišķiņi ievilkām laiku, un kā rezultātā mēs esam baigi noguruši.
Nu, zini kā ir, man liekas, mēs šajā karstumā visi esam tālī. San Pellegrino. Tā! Vajag uzlādēt. Turpinājumā skatieties. Žannas kārtējā foto-video sesija izraisa sastrēgumu Montmartres šaurajās ielās. Kāds būs pirmais dienas uzdevums, kuru četrotne saņems Parīzes ceļojuma laikā? Man pilnīgi sirds sāksies. Kādu vērtējumu par savu dienu saņems Anna? 5 punkti ir vispār, nu tā kā ar ko varētu sākt. Esam Parīzē, un šodien par Latvijas Brazīļa Felipes, modes mākslinieces Žannas Dubskas un make-up meistara un dažbrīd drag queen Dāvja labsajūtu rūpējas attiecību speciāliste Anna Lietskalniņa. Līdz šim viss ir bijis labāk nekā var vēlēties. Kopīgais budžets ir ļoti pieklājīgs, un liela daļa no tā, ko Anna spējusi sarūpēt, bijis par velti. Izskatās, ka mums ir uzvarētāji, vai ne? Četrotni no pat bija Montmartrā un tagad sarausušies atpakaļ busiņā, lai dotos tālāk. Ja godīgi, pabraukt vajadzēja vien pārsimts metrus. Joprojām esam turpat Montmartrā, Bazilikas otrā pusē, mākslinieku kvartālā. Policists koķetē ar maniem. Jep, stāvi numuru. Ko tu gribi? Kaut ko līdzīgi tev jau suvenīrs uz rokas no manis. Ko tu gribi? Mums būtu 4 dienas šeit. Ok. Tad man bail, ka nebūs citur vairs iespējas nopirkt. Nopirkt tagad. Labi, es nopirkšu pēc tam. Bet lūdzu nebļaujas maniem, labi? Man tā jau ir stress. Es vispār nebļauju, ak, Dievs. Nu labi, ilgojam kaut kāds 10 minūtes, vai ne? Vienkārši manas dāmas var aizrauties. Ņem? Kā tu domā? Nu tu jau šitās, kad liec, tad par citiem smejies. Bet lakatiņš? Tagad modē. Baigi modē šajā sezonā. Man palika 5 eiro. Jā, 5 eiro. Mašīnā naudiņa. Tad neko te neņem. Pits 4 nav kofriem, problēma. pits ir problēma. Guļeta guļēts. Nē, šitā nevajag. Tu tā var darīt tikai ar mani. Ir pagājušas jau vairāk nekā 10 minūtes, taču fotografēšanās un suvenīru izvēlēšanās sāk pamatīgi ielgt. Netiekam uz priekšu. Taču tam ir arī viens svarīgs iemesls. Anna uzzinājusi, ka viņas mājas mīlulim kaķim palicis pavisam slikti un izskatās, ka viņš šīs zemes gaitas pametis. Anna sāk raudāt. Man kaķīts vienkārši tagad tieši, mirst. Jā. Saraudājos. Un mēs dabūjām dāvaniņu veiklā pa godu kaķītim. Tas būs pikiņam. Mums ir nomira kaķīts, kuru es izglābu pirms 15 gadiem. Būbolīti. Es viņu to svecīt nolikt. Jā. Nu. Tik jau. Klau, bet mēs esam tagad visvecākajā Montmartres daļā. Man bija baigi. Un šī ir tā viena no vecākām mājiņām, kura saglabājās. Paskaties. Kur mums jāiet? Tur ir vienīgie vīnogulāji Parīzē. Tur? Mēs esam blankā. Šī tiešām ir ļoti šarmanta vieta Parīzē, un ja neesi bijis šeit, tad noteikti neesi bijis Parīzē. Nu, klāt vai šo vīnogulāju dēļ, kas tiešām ir pašā pilsētas centrā. Kur mēs esam tagad? Kas par rajonu? Montmartrā. Un šis ir vienīgais vīnogulājs Parīzē, kurš ir palicis. Un no šejienes pārdod dārgu vīnu, kas maksā 45 eiro pudlē. Viņš ir negaršīgs, oficiāli. Ja gribat negaršīgu vīnu un gribat atbalstīt vīnu darīšanas tradīcijas Parīzes centrā, tad droši varat iegādāties kādu pudeli, kas, kā jau minēts, maksā 45 eiro. Lai vai kā, kaut kāda ekskluzivitātes piegarša visam šim pasākumam droši vien ir. Man izdevās nosapēt telpjām, man stājas. Un vispār tas ir maziņš kabarē. Tu kabarē fans. Tas ir kabarē, maziņš. Tu tos vai kabarē, man? Nu? Jā, veiklē. Un tagad četroni izskatās, ka beidzot ir gatava doties tālāk.
Oi, nē, Žannai kārtējā video sesija ar kārtējo ielu muzikantu, kas izraisa arī sastrēgumu Monmartrā. Labi, jābrauc. Kur neviens cits nevar pabraukt, kamēr 4 koferiem busiņš ir aizšķērsojis ceļu. La bohème, ça voulait dire, tu es jolie. Jā, viši pa daudz ir. Jā, jo man tā bildēšana nav tā, no hobijas. Laižam? Jā, ne, to es vienkārši krūtā. Četrotne busiņā brauc pa slavenāko Parīzes ielu Elizejas laukiem, kur iespējams apskatīt dažus objektus nemaz neizkāpjot no mašīnas un, protams, arī goda aplis ap Triumfa arku. Es nezināju, ka tik liela. Te gāja taču visi tie karavīri vienkārši maršēja uz katru kāru un no katra kārā gāja caur tajā. Nākamais apskates objekts ir tā sauktā Jaunā Parīze, kur ir debesis skrāpji un patiesībā visa autotransporta kustība novirzīta pazemē. Virszemē var pārvietoties tikai ar kājām un velosipēdu. Šis ir iespējams. Šitais ir rītīgi iesvēdīgi. Nenormāli kruti. Tās ēkas tik interesants. Es nebiju gaidījis, ka tas būs tik iespaidīgi. Es nevarēju gudīgi. Ritīgi kruti. Tur var uzkāpt, tur lifti. Tas man būs bail. Tas kas uz kājas braucā? Jā. Oh, no. Tu crazy, man pilnīgi zosāļi pārgāja. Tātad četrotni šobrīd ieradusies Parīzes biznesa rajonā un plānots doties uz jaunās Triumfa arkas skatu laukumu. Patīsībā to sauc Varanā arka, jeb Grand arka, kas uzcelta 1989. gadā. Tās tās kretas, tādas maziņas un stāvas, tās ne? Wow! Ir bez bilde. Viņš Bet pēc tam. Pēc tam. Jā, jo es nedaudz uztraucos, lai mēs paspējam. Tas ir dzīve. Tā, es saprotu, ka šeit ir kaut kur ieeja. Au, nē, tur. Tik skaisti. Ļoti gribētos vienkārši kaut kādu nedēļu šeit palikt un vienkārši staigāt, jo katra ēka ir tik īpaša, katra vieta ir tik īpaša, man ir tāds wow. Ejam! Mēs ejam iekšā? Mēs ejam augšā. Augšā? Mēs brauksim augšā. Tik kruti, nē? Skatu laukuma apmeklējums četrotnē izmaksā 60 eiro. Ak, Dievs, jums nenorēp galvu šausmīgi? Man auss aizskrit. Nu, tur būs terasa. Damas? Es te nāc pie. Nav sajūta, ka mēs esam 35. stāvā, ne pašlaik kāpjot. Tik smuka, tas viss perfektā diena šodien. Viņai Annai ir vienkārši perfekta diena. Tev ir palaimējis, un es pilnīgi jūtu, ka manā dienā būs vienkārši lietu, zibeņi. Bet tā ir šitā diena salikās kā veņģeļu rokā. Ties, wow. Tadām! Wow. Eifel, vai redziet no šiem? Wow. Nu, šitā gan Neraud. Es nevaru. Es gribu raudāt. Es Parīzē vienmēr laimīga. Es neatceros nekad pie kurām vispār negadījumi. Tad, kad es nokavēju lidmašīnas, tad, kad kurš skrēja, tad, kad apzaga, tad, kad, viss, kas ir bijis, atslēgas bija nozagtas, kartes bija nozagtas, viss. Es vienalga Parīzē jūtos laimīga. Tāpēc, ka Parīze ir svētki, kuri vienmēr ir tev līdzi. Hemingway's teica. Bet man nav garancija. Man tikai noguris. Jūs nesaprotat, ka es negulēju pēdējās 2 dienas. Es būtu tik priecīgi, ka Anna bija pirmais šodien, jo man tieši vajadzēja gulēt starp pieturas. Man tāds sajūta, ka mēs esam pirmie darbinieki, pirmie, kas ieradušies un tādi. Jā. Viņi ir atpakaļ uz zemes un puiši izteikuši vēlmi, ka sajutuši izsalkumu. Ja blakus ir slavens ātrās ēdināšanas restorāns, tad prātā ienāk doma, ka vienreiz jau var. Visi uz turieni. Cik ir budžets? Ēdiens izmaksā 33 eiro. Un kas par skatu? Jā, tas par velti. Klausieties smeļā. Mēs ēdam uz trepēm. Īstenībā mums bija paredzēts šeit uz kāpnītēm paēst. Un mēs arī ēdam. Un mēs arī ēdam. Esat kādreiz šitādā skatā ēduši? Nu kā?
Tas ir pirmo reizi. Daudz cilvēku, visu laiku kursē, ne? Šeit viss nākamajās pastērē. Jā. Valodas vaiga. Cik Parīzē ir iedzīvotāji, kā tev liekas? 6 miljoni? Noteikti daudz vairāk. Un, ja pajautā Google, 2 miljoni. Ko? Google šis, jā. 2 miljoni, tā bija 2 gadu atpakaļ. Tu nedusmojies? Kādu? Tu? Mēs kavējamies kaut ko? Nekavējamies. Vienkārši noguruši mēs esam. lai gan vēl nav vakars, bet ir vēlu pēcpusdienu diena bijusi gara un iespaidiem pilna. Tādēļ tagad smalkais busiņš ved četrotni uz vietu, kur paredzētas naktsmājas. Tā teikt, lai var atpūsties un būt gataviem rītdienas piedzīvojumiem. Ceļš ir diezgan pagarš, jābrauc apmēram stunda. Un pa ceļam vēl daži interesanti fakti no šoferīša ilgoņa. Un priekšā mums ir Aleksandra 3. tilts, viskrāšņākais no Parīzē tiltiem. Pasēties pa labi. Un šitais viskrāšņākais tilts ir principā visas modes, visas tie fotogrāfijas un šitā tilta notiek. Un tu ir krievi viņiem uzbūvē. Aleksandrs 3. tas ir krievu cars. Žurek, kur filmēs, redzi mode. Jā. Esam pie viesnīcas un lieliskajam busiņam un lieliskajam šoferim jāsaka uz redzēšanos. Tas moments ir pienācis, mēs atradām dāvaniņu no Rīgas, ja, tāpēc, ka jūs bijāt mūsu eņģelis šodien, bet, kur es saprotu, pirmoreiz mūžā, jums ir gailēns no Latvijas mediem. Tas ir tas jocīgais, ko es, protams, ar savām rociņām Latvijas mežos. Es vispār neprotu sēņot. Es samānījos, tās sēns ir no tirgus. Lai ilgonim ir Latvijas vakariņas, jā, Latvijas. Paldies! Paldies jums, jūs bijāt tiešām mūsu eņģēls. Paldies, mums patīk, ka mēs strādājam. Man pirmo reizi vispār tāda pieredze, ka tik jauki un tik ļoti daudz palīdz, ne? Un otrais šitā. Man bija ļoti bēdīgas sajūtas, redzot busiņu aizbraucam, jo es sapratu, kad luxury ir beidzies. Un tagad mums būs čipu čapu ar kājiņām, vai metro, vai sasvidušā autobusā. Tu mums pietrūks rīt parīt un aizparīt. Jā! Ļoti! Sagatavot etalons, ja? Bet šoreiz ir jauni noteikumi. Jebkurā brīdī savos telefonos četrotni var saņemt dienas uzdevumu. Tas, kā zināms, pieļauj iespēju no kopējā budžeta zaudēt kādu naudas summu. Un šobrīd tas brīdis ir pienācis. Viņi ir saņēmuši šī brauciena pirmo uzdevumu. Pagad, mums tagad ir uzdevums. Jā. Tagad? Okay, tas nebūs sarežģīti, okay? Man pilnīgi sirds sāks izties. Okay. Es lasu vienu reizi. No. Jūs esat Parīzē jau daudzas stundas, taču joprojām neesat tuvumā redzējuši tās galveno simbolu Eifeļa torni. Arī jūsu uzdevums ir būt radošiem un radīt vienu kopīgu Eifeļa torni pašiem, izmantojot viens savus ķermeņus. Ja uzdevumu neizpildīsiet, no kopējā budžeta zaudēsiet 50 eiro. Mums pavisam vienkārši no savu ķermeņa jāizvēro Eifeļa tornis. Easy. Tagad uz ielas? Tagad tas jāizdara šeit un tagad. Tās ir kājas. Divi varētu stāvēt šitā, es ar Felipe. Mēs stāvam šitā te. Žanna varēs šķīvi. Kas tad? Un kas tad es būšu? Tu esi stāvs otrais. Es esmu otrais stāvs? Nē, kāds varētu notikt? Šitāds? Nē, man liekas, zini, kāds vēl ir variants? No. Skaties, vēl variants tā, ka jūs šitā te, un, piemēram, es novāku un uzkāpu jums uz tā ceļa, un es esmu šitādā veidā Eifeļa tornis. Kāda? Kāp. Es pat to izdomāju, bet ir baigi bailīgi. Wow! Tur, Žana, kur tu esi? Tu mani neturi! Tur es ne? Ir, ne? Palīdzēs piecelties. Man ir plika kāja. Vai tas skaidrā? Jā, ir. Jūsu budžets paliek nemainīgs. Nu tad ejam uz viesnīcu. Viesnīca ir norezervēta visiem kopā uz visām ceļojuma dienām, un no kopējā budžeta izmaksā 575 eiro. Vā? Ak, tas nevar iet. Vā?
Nē, virtuvīt ir forši. Mums ir balkons! Mums ar Filipi ir perfekta istaba. Mēs dzīvosim šeit. Ļoti labi. Te varēs būt čika-bau. Es sakoju. Nesit man pa pupu, tu traukā. Tu man jau 3 reizes šodien pa pupu uzsit. Tas sāp. Tu tik uztaisīji pupu, vai ne? Man ir ielikt implanta. A-C izmērs. Oh, wow! King bed! Tātad ir 2 nelielas istabiņas. Šī ir meitenēm, bet tā ar izvelkamo dīvānu puišiem, bet ar balkoniņu. Jāatzīmē gan, ka viesnīcā nav brokastis. Tās vai nu jāgatavo pašiem, vai arī būs jādodas kaut kur ēst. Pareizē ir ok. Pa mūsu budžetiņu ir ok. Bet jums ir 4 spilveni, ierodiet mums. Kā tu gribi? Nē, mums vēl vienkārši, lai mums ir spilvenis kāds. Un tagad magnētu laiks, kā jau ierasts, tad katrs piešķir Annai magnētiņus par to, kāda tad bijusi šī diena kopumā. Maksimālais magnētiņu skaits, ko viens var piešķirt, ir 10. Man un Ilgonim, un starp citu manai draudzenei Olgai, kas to visu sarunāja, 10 balvas lūdzu. Nav 11. Es labprāt 11. piliktu. Anniņai. Man ļoti patika viņas diena un vispār ļoti patika, kā viņa visu to organizēja. Izdevās. Kalipē. Kas tur ir? Jā, es guļu ar 2. Paga. Jums ir gulta? Jums ir gulta, jums ir sagas katrai savu. Mums ir viena saga, mīļā jaunkundze. Jūs gribat 2 spilveni? Mums ir viena saga uz visiem. Kāds jūs gribat? Es guļu, man gultā ir 7 vai 8 spilveni. Tā ir tava problēma, ka tev viņa nav līdz saule. Tu tikko dabūji no manas spilvenu. 5 punkti ir vispār, tā kā ar ko varētu sākt. Tātad klāt es vēl 2 punktus dodu par luxury busiņu, kas ir, manuprāt, vislabākais, kas bija. Vēl 2 klāt par to, kad mēs iekonomējām nenormāli daudz laika un apskatījām, man liekas, tik daudz vietas un tiešām, man liekas, mēs apskatījām visu Parīzi šodien ar to busiņu. Un pēdējo es dodu mūsu gidam. Un es dodu visas 10 balvas, jo tiešām tā kā Anna ir vienīgā visu šova sezonas laikā, kurai ir ekskluzīvs busiņš ar gidu. Mēs reāli sirījāmies par spilvenu. Kamēr man nav sēga, ar ko gulēt. 10, tad nav citu varianti. Ja es varētu iedot vairāk, es iedošu 11 vai 12. Šodien bija baigi solīti. Šobrīd ir skaidrs, ka uzvarētāja ir Anna Lietskalniņa, jo viņa iegūs visus 30 maksimāli iegūstamos punktus un noteikti būs viena no tām, kas dosies ceļojumā vēlreiz. Taču jau pēc nedēļas skatīsimies, kā četrotnei ies nākamajās dienās. Būs interesanti, apsolam.